Tu dodies uz laiku būt nākamā. Dievam vajadzēja mainīt tevi, pirms maina tavu dzīvi. Viņam vajadzēja attīstīt izšķirtspēju, kā klusēt, būt rezervētai, būt lēnprātīgai, neatriepties. Dievs mācīja tevi būt atkarīgai no viņa. Visa tā nodevība, apspiešana, vajāšana, slēptie motīvi, viltīgie plāni, tevi aizskaitināt, izsaukt dusmas, reakcijas un ilgās ciešanas, pacietība, izturība, tas tevi veidoja par to, kas Dievam ir vajadzīgs, lai tu esi. Dievs atklās, kā to lietot. Dievs tevi attaisnos. Dievs sagatavos galdu tev ienaidnieku klātbūtnē. Dievs ienaidniekiem ar spēku liks redzēt to, jo tu esi Dievam uzticama. Dievs pierādīs, cik labs viņš ir tavā dzīvē. Tu piedzimi no jauna, tevī ir uguns, dedzīga esi. Tie rīkojas, kā tie būtu ar tevi, un ka tu kavē ballīti, un tie viltīgi padara tevi par remdenu, kristieti, jo tie nevar sekot līdz tev. Kad tu audz, attīries, tuvojies svētumam, tu audz attiecībās ar Dievu, tu apzinies vairāk Dieva klātbūtni, viņi zaudē mieru, jo tu audz prom no tās versijas par sevi, kas bija naiva, sniedzot labumu viņiem, jo tā tevis versija deva viņiem mieru. Tiem tagad nav miera, kad tu dodies prom ar Jēzu. Viņiem ir miers, kad tu šaubies par to, ka Dievs atdala tevi no viņiem. Ja tie tevi iesūks atpakaļ, tas dos viņiem mieru. Mums vajag atpūsties Dievā, būt mierā, jo Dievs nodrošina, kamēr ienaidnieku komanda sūta vainu un kaunu mūsu ceļā, jo nekas no tā nav no Dieva. Tas ir tas, ar ko viņi sēž. Ar to viņiem ir jāgriežas pie Dieva ar atbildību, sākt procesu, ceļu, kurā tu esi. Tie nevar paturēt ceļu, dzīvot pasaulē un būt pieāķēti pie tevis. Dievs to nepieļauj. Dievs atvērs iespēju durvis. Dievs parādīs, ko ir plānojis, lai tu staigā tajā. Dievs tevi paaugstinās un lietos tevi savai slavai. Kad tu atlaidi, ienaidnieks centīsies tevi apturēt no tā, ko Dievs tev ir sagatavojis.